Un šis ir pats piemērotākais brīdis, lai izvēlētos jau nākamā gada ziemas rapšu šķirnītes. Uģi, varbūt akcentē īsi tās mūsu galvenās priekšrocības tieši Invigo šķirnītēm. Šim uzdevumam es vēlētos pieiet praktiski klāt. Tomēr lielākoties rapsi mēs neiesējam vienā vai divās dienās. Šis sēšanas termiņš ir reizēm pat diezgan izvilkts, kādi laikapstākļi. Tādēļ no tādas praktiskās puses pieejot sadalītu šķirnes 3 kategorijās. Pirmā grupa būtu piemērotas agrai sējai. Šeit mēs rekomendējam čita un tuba. Šķirnes, kas rudenī attīstās lēnāk, tātad tas arī būs vieglāk noregulēt raukšanas regulātoriem, nepāraugs un piemērotas tieši, lai uzsāktu sēju. Otrā grupa – pārbaudītie censoņi. Šeit šķirnes 1170 un 1310. Šķirnes, kas jau vairākus gadus Latvijā ir zināmas un sevi ļoti labi pierādījušas, ar ļoti labu ziemcietību un tāpat arī augstu ražas potenciālu. Un visbeidzot, trešā grupa – jaunpienācēji 2040, 2050, kas raksturojas ar strauju attīstību rudenī, tātad arī izvēloties sējas laiku, šīs šķirnes noteikti nesēt pirmās, atraudzīgas, ar labu ziemcietību, augstu ražas potenciālu un pavasarī tās sāk savu attīstību lēnāk. Tādējādi arī izvēloties vairākas šīs šķirnes, mēs sadalām riskus. Un labā ziņa jums, ka mūsu šķirnes jau ir piegādātas, tā kā dodies pie sava izplatītāja un var atrast Invigo šķirnītes un vest mājās kaut vai rīt jau.